pakrīsem krusta smagumā. Savas nāves priekšvakarā Kristus smagi pārdzīvoja gaidāmos notikumus, jo viņš to zināja jau iepriekš. Tā bija brīvprātīga izvēle aiz mīlestības. Viņš lūdzās, Tēvs, lai notiek tavs prāts. Kad arī mēs atrodamies krusta izvēles priekšā, tad pateikt Dievam jāmātu ir varams tikai no mīlestības uz Dievu. Citādi pietrūks spēka. Ikdienas dzīvē sacīt jāvārdu Dievam, tas vispirms nozīmē atzīt, ka nevērtīgs un kaitīgs savā dzīvē ir viss tas, kas nesaskaņa Dieva gribu. Nemēģini nodrošināt savu laimi bez Dieva. Tas tev neizdosies. Kad atzīsi savu nespēku, tad viegli pateiksi savu jā vārdu Dievam. Tas nozīmē Dievu un ļaut, lai viņš attīra tavu sirdi, kas tieši saistīta pie tukšām un nelabām dziļām.